Sveiki, mīļie klausītāji! Šodien man būs solo epizode, pļāpāšu viena pati un mēģināšu runāt tā, lai šī saruna būtu tikpat interesanta, kā tās ir bijušas kopā ar maniem viesiem. Protams, mazliet pašam ir tā grūtāk sākt, un neviens tev neuzdod jautājumus, taču noteikti stāstīt man ir ko, un skatīsimies, kas tad šodien nāks ārā. Bet, principā, es gribēšu padalīties ar savu pieredzi, kāda man bija, ja mums, manai ģimenei bija, kad mēs pārvācāmies uz Vāciju, kādas bija mūsu ekspektācijas, ko mēs sagaidījām un kāda bija tad realitāte. Jā, tagad atskatoties atpakaļ, un mēs ar vīru esam arī pārunājuši to, ja mēs zinātu, it kā, ka mēs iesim cauri, ar ko mēs saskarsimies, mēs iespējams nebūtu izvēlējušies šo ceļu, bet nevienā brīdī mēs tiešām nenožēlojam par visu piedzīvoto un to kas mums ir nācis, kas mums nav ticis, tas viss ir bijis tiešām ļoti svētīgi. Jā, tā kā noteikti šī saruna būs noderīga tiem, kas varbūt plāno pārvākties vai vieni paši vai kopā ar ģimeni uz Vāciju tieši. Varbūt tie, kas jau ir pārvākušies, varēs kaut kādā ziņā vai kādreiz ir dzīvojuši Vācijā, varēs kaut kādā ziņā asociēties ar to, ko es pastāstīšu. Es pieļauju, un es esmu dzirdējis arī, ka pieredzes ir arī līdzīgas, vai tās sajūtas par to, kā procesi notiek šeit, līdzīgi. Tad, jā, lai jums patīkam klausīšanos un ķeršos klāt tad pirmajai lietai par mūsu ekspektācijām, kādas tātad mums bija. Tas bija Covid laiks, ja nemaldos, 2021. gads. Covid jau bija drusciņi beidzies, es biju mājās bērnu kopšanas atvaļinājumā, un tanī brīdī sāk uznākt kaut kāds, vispār mēs esam tādā ļoti ilgi sēdējuši mājās Covid laikā, un tad man uznāk tāds, ka fear of missing out, kad vajag, un es jau agrāk esmu dzīvojis ārzemēs, un man bija tāds, ka mēs ar vīru bijām runājuši, ka mēs kādreiz gribētu, bet tagad vēl ir bērniņš, un liekas, ka mēs vispār nekur neaizbrauksim. Un tad vienā vakarā dzima ideja, ka, hei, varbūt mums ir jāpaskatās, kaut kur jābrauc, jo mans uzstādījums bija tāds, ka man ir vienalga, kur es sēžu mājās, ja es esmu dekrētā, vai nu tā būs Latvija, vai tas būs jebkur citur. Tātad, ja viņam ir darbs, mēs varam braukt. Jo es gribēju piedzīvojumus, es domāju, ka notiks, jā, ka būs kaut kāda tāda forša pārmaiņa, un jā, man likās tā kā labs moments izbraukt. Tātad plāns mums ir uz pusgadu, un pilnīgi kaut kā tā joks pa jokam vīrs, jā, dabū darbu Vācijā, tātad viņam vācu valoda vispār nav, bet varbūt kādreiz, jā, viņš varēs atnākt arī pastāstīt, kā viņam tas viss notika. Nu, principā, jā, nedēļas laikā mēs sakrāmējam somu un atbraucam uz Vāciju. Mēs paspējam atvadīties no vecākiem, no draugiem un vienkārši, jā, visus nošokojam, ka mēs tagad pārvācamies uz Vāciju. Mums ir dzīvoklis Iecavā, mēs savācam kaut kādas pirmās nepieciešamības mantas līdzi, un dodamies uz Vāciju, kur mūs sagaida Radi. Tas ir mana vīra māsīca. Viņa arī bija tā, kas palīdzēja atrast. Tātad viņam darbu bija sarunājusi interviju, un viņam vienkārši bija jābūt. Šajā brīdī mēs neizvēlamies ne pilsētu, mēs neizvēlamies, jā, mēs neko nezinām. Iepriekš nevaram sagatavot kaut kādu izpēti par to, kas tur ir vai nav. Var sakot, mums tiek piespēlēta Magdeburga. Mans vīrs ir uzaicināts uz interviju loģistikas firmā par truck driver, tātad šoferi. Viņam arī nav nekāda baigā pieredze, viņš nesen ir nokārtojis tās tiesības, un viss, var sakot, ir diezgan aizraujoši. Ne tā, ka mēs vispār nestādamies priekšā, kur mēs braucam un kas mūs sagaida. Bet tā doma, ekspektācija numur 1, mūsu doma bija tāda, ka mēs aizbrauksim uz Vāciju uz pusgadu. Tas ir tā, paskatīties, jā, vai mums patīk vai nē, bet, principā ir doma atgriezties pēc tā pusgada vai 9 mēnešiem atpakaļ. Mums ir Iecavā dzīvoklis, mums bērns jau ir pieteikts dārziņā, viss tā, ka tiešām mēs neplānojam nekur ilgi prom būt. Un
Līdz ar to mēs plānojam, ka mēs Vācijā noteikti atradīsim, uzreiz skatīsimies dzīvokļus, pirmkārt, kur ir kaut kādas daļēji mēbelētas, lai mums nav jāiegulda tur mēbelēs vai kaut kādā dzīvokļa labiekārtošanā. Jā, mums ir uzstādījums, ka mēs gribēsim dzīvokli daļēji mēbelētu. Pirmā lieta, jā, bija veiksmīgi. Mums nokārtojas tas, ka vīrs dabū uzreiz darbu. Viņam ir darba līgums. Mēnesi mēs dzīvojam dienesta viesnīcā, respektīvi darba devējs viņam uzsauc viņam un sievai ar bērnu viesnīcā, tādā, jā, es teiktu, dienesta viesnīca, jā, tur var teikt, ir numuriņu, kopējā virtuve kaut kas tāds. Tātad šeit mēs mēnesi tur mēs varam dzīvot. Un pa to laiku meklēt dzīvokli. Dzīvokli atrast mēs varējām, mums bija iespēja, mums bija darba līgums faktiski. Jā, tas, ko Vācijā noslēdzot dzīvokļa līgumus, viņi prasa uzrādīt ienākumus no pēdējiem 3 mēnešiem, esošo darba līgumu, vai tev ir Vācijā. Tātad viņi grib būt droši un pasargāti, ka tev ir nauda un ka tev būs nauda un ka tu varēsi samaksāt šo dzīvokļa īri. Līdz ar ko tas reāli bija iespējams, taču atrast dzīvokļus arī mēs nezinām, kur meklēt. Tad mēs atklājām kaut kādus šos portālus, jā, aplikācijas, kuras tieši paredzētas dzīvokļiem. Tur visu kaut kur meklējām, skatījāmies. Vai daudz variantu nebija. Ja bija varianti, tad tie bija iespējami pieejami pēc 3 mēnešiem. Un pat lielākā vilšanās bija tā, ka neviens no šiem pieejamiem dzīvokļiem nebija daļēji mēbelēts. Tie visi dzīvokļi vienkārši pilnībā tukši, tur nekā nav. Un tad mēs uzzinājām, ka Vācijā ir tāds noteikums, tad, kad cilvēki vācās ārā no mājas, no dzīvokļa, viņam ir jāatstāj pilnībā tukšs, jānoņem pat lampiņas, neko nedrīkst atstāt, ja vienīgais tas nav kaut kā saskaņots, nezinu, ar īpašnieku vai kaut kas pieder īpašniekam, tad, principā, tev ir jāatstāj dzīvoklis pilnībā tukšs ar baltiem sienām, kur man arī ir šitās vācu baltās sienas, kas man, īstenībā kaitina jau. Bet, jā, var sakot, dzīvokļi būs pilnībā tukši, un mēs saprotam, ka pie tā, lai mēs pusgadiņu padzīvotu, mums šeit ir jāieguldās arī dzīvokļa labiekārtošanā. Tas, jā, kad tu saproti, ka mēs tikko iecavā izremontējām virtuvi, tur dzīvokli, jā, paremontējām, tur jau viss tur diezgan labi bija, un tad tagad tu nonāc vienkārši reāli atkal kaut kādu soli atpakaļ un saproti, ka tev atkal ir jāiekārto, un tu neiesi pirkt arī neko jaunu. Un tad mēs atklājām arī tādu Kleinanzeiger, kas ir SSLV līdzīgs kā Latvijā, vai nezinu, ne gluži Andele, bet jā, tāds sludinājuma portāls. Un tur daudz ko mēs arī dabujām, un mēs arī dabujām priekšdzīvokļa daudz ko uz ielas. Respektīvi, mēs dabūjām dzīvokli, mums viss ir jāiekārto pa jaunu. Mēs par laimi dabūjām gan lietotu virtuvi, gan lietotus, visu lietotu. Tā, ka mēs varējām dabūt un daudz ko atradām uz ielas, jo cilvēki tieši tā, viņi vācās ārā, viņiem viss ir jāizvāc, viņiem nav kur likt, viņi vienkārši atstāja uz ielas. Un vislielākos tādus jackpotus es esmu atklājusi, ka ir tad, kad studenti vācās ārā, kad beidzās viņiem šis mācību gads. Viņi vācās ārā un vienkārši vai nu brauc atpakaļ uz kaut kādām savām dzimtajām pilsētām vai dzimto pat valsti, ja, tad viņi krāmē ārā dzīvokļus un vienkārši viņiem nav kur, viņi līdzi nepaņems to visu. Un tas ir tad, kad beidzās semestris, tie gads, kad ir kaut kāds janvāris, ir kaut kāds maijs, jā, šajos te mēnešos parādās visādas lietiņas uz ielas. Un tur ik pa laikam ieliek arī sludinājumu par to, ka vienkārši kaut kur stāv un vienkārši var braukt pakaļ. Lūk, tātad mūsu ekspektācijas, jā, par to, ka mēs aizbrauksim pusgadiņu padzīvot Vācijā, pārvērtās par jau 5 gadiem. Joprojām esam tajā pašā dzīvoklī, ko mēs atradām. Un atradām jau pašā sākumā, tas ir 3 istabu dzīvoklis. Par izmaksām es īsti nevaru komentēt, jo to man maksā vīrs, es negribu arī samelot, bet tie ir kaut kādi līdz 600 eiro īre par 3 istabu dzīvokli, un mēs esam pašā centrā. Māja neteiksim, ir baigi jauna vai tur nezinu, vai senlaicīgā, kā viņa tiešām tāda diezgan tāda padomju laika māja.
Un, jā, tā tad ir tie 500-600 eiro. Un tas, ko mēs šeit novērojam, ka 3 istabu dzīvokļi noteikti ir palikuši dārgāki. Un, ja mēs skatāmies virzienā par pārvākšanos uz kādu labāku vietu, jo mums šobrīd nebūtu steiga pieņemt šo lēmumu. Bet visā citā tie apstākļi, kādi tie bija toreiz, ar to, ka mums vajadzēja ātri, mums vajadzēja 3 istabas, mums vajadzēja tādiem 500-600 tajā summā, un tas bija tāds tiešām labs, ko mēs varējām dabūt, jo mēs esam arī pašā centrā. Bet, realitātē, protams, tāpat vajadzēja iet un zvanīt pie visām durvīm, lai mēs to dabūtu, jo tāpat sēdot un gaidot, nekas nenotiks. Un tiešām iestādēs vienkārši ir jāzvana, jāiet uz vietas, jo tikai tā tu vari kaut kādu procesu pātrināt. Citādāk tur nekas nenotiek. Tā, ko es vēl esmu pierakstījusi. Jā, reāli par to dzīvošanu arī ir tas, kad mēs ievācamies, mēnesis paiet, kamēr mēs vispār atrodam dzīvokli, tad mēs ievācamies, un tad tu saproti, ka arī tajā dzīvokļa līgumā ir rakstīts, ka tev ir, ja tu gribi atteikt dzīvokli, tev ir jāatsaka viņš 3 mēneši iepriekš. Tas nozīmē, ja mēs esam mēnesi jau dzīvojam, ievācamies, tikko esam nokārtojuši papīru, paiet 2 mēneši, un tad sanāk, ok, mums jau nākamā mēnesī ir jāpasaka viņam, ka mēs gribēsim izvākties. Un, protams, tas nebija tas, ko mēs gribējām, to visu čakaru. Mēs gribējām vienkārši, lai tas viss nomierinās. Un līdz ar to, īstenībā pēc kaut kāda tikai 1. gada mēs sapratām, ka tagad ir var izelpot, un mēs kaut cik esam tā iedzīvojušies, teiksim tā, jo tiešām laiks skrien ļoti, ļoti ātri. Un tā kā šobrīd mēs vēl nekur neesam pārvākušies tur, kur mēs esam, bet ir tāds jau jūtams nogurums no tā, ka tu saproti, ka nav kaut kādas ērtības, kuras tu gribētu, teiksim, lifts, mēs dzīvojam 5. stāvā. Un vēl, kas ir interesanti, šajā mājā, Vācijā vispār, ja ir mājai, dzīvojamā mājai vairāk kā 3 stāvi, obligāti ir jābūt liftam. Bet mājā, kurā mēs dzīvojam, Latvijā mēs skaitītu, ka šeit ir 5 stāvi, bet ne, 4 stāvi. Nē, 5 stāvi. Var sakot, pirmo stāvu aizņem komerctelpas, tātad to viņi neskaita kā dzīvojamo platību, viņi sāk skaitīt no 2. stāva kā pirmo, tad ir 2., 3., 4., 5. Sanāk 4 stāvi. Teorētiski vajadzēja jau būt liftam, vai arī 4 stāvi bija tas noteikums. Var sakot, mums nav pietiekami tās... Nē, jābūt liftam, bet teorētiski tur nav, kur viņu uztaisīt. Un ļoti daudzām mājām es redzu, ka ir ārā lifti piebūvēta, bet tur arī tas viss saskaņojums varbūt kādu dienu šai mājai arī būs. Bet ļoti daudzām mājām viņi vienkārši ārpusē piebūvē kaut kādu papildus, nezinu, šo telpu, kur iebūvēt iekšā liftu, jo šajām mājām nav paredzēts. Bet, tā kā, ja ir vairāk kā 3 stāvi, ir jābūt obligāti liftam. Un, tas man arī pietrūkst jau. Tā, tie, kas ir bijuši ciemos, sveicieni, jo es zinu, kā vienmēr tiem, kas ar to ikdienā nesaskarās, ir ļoti uzkāpt atkal līdz 5. stāvam, ir ļoti, ļoti grūti. Pie otrās lietas ķeršos klāt. Otrā lieta, kas bija, ko mēs varbūt nerēķinājāmies tā, nezinājām, ar ko mums būs jārēķinās, bija maksājumi, visādi izdevumi, par ko tad mums būs Vācijā jāmaksā. Pakomentēšu par to, ko es zinu un ko es atceros. Tātad pirmā lieta bija... šis arī depozīts par dzīvokli, kad mēs ievācāmies, bija jāsamaksā, man liekas, 2 mēnešu tā summa. Tas uzreiz ir kaut kāda 1500 jāsamaksā, bija vienkārši depozīts, tad vēl plus par īri. Tā kā, tas sanāk diezgan pieklājīga summa, tātad ar to ir jārēķinās, pārvācoties, ka tev ir jābūt bišķiņ vairāk naudai, lai tu redziet 1500 samaksā depozītu, tad vēl tie 500 par dzīvokli, tad vēl tev ir jāievelk internets, tev būs jāiepērk dzīvokli reāli mantas, jo te nekā nebūs.
Pārēķina, tur ir jābūt kaut kādam starta kapitālam. Mums bija tā kā tas mums arī bija tāds, ka, mēs to varam, mēs arī, tas ir viens no tiem arī iemesliem, kāpēc mēs nebraucām uzreiz pēc 6 mēnešiem atpakaļ, jo reāli to es tikko iztērējis, nezinu, aptuveni 5000, lai vienkārši uzsāktu dzīvi Vācijā. Un tad ir tāds, un tu brauksiet atpakaļ, un tā kā, nē, vēl nē, tā, ka saprot, ka tas nav vēl tas, ko tu gribēji, iegūt. Un, tas arī tā kā tas īstermiņa laikam, ja tu tiešām paņem dzīvokli, ir nestrādās. Tā. Tad vēl bija tāda interesanta lieta, ka mēs uzzinājām, ka radio un televīzijas, vai tas ir nodoklis vai kopējā maksa, tātad mums ir jāmaksā. Mums atnāca katram atsevišķi pieaugušiem, ka mums ir jāmaksā tie cenas, es nevarēšu pateikt, bet kaut kādi 150 eiro cilvēkam par pusgadu, vai, es tiešām negribu samalēt, bet aptuveni, kaut kas tam līdzīgs. Un atnāk mums abiem, it kā, ka mums abiem jāmaksā, jo mēs abi esam šeit deklarēti, bet mēs arī būtu maksājuši katrs par sevi, bet tad par laimi šī vīra māsīca, viņa pateica, ka tas ir jāmaksā par dzīvokli, ka tas nav jāmaksā katram atsevišķi, jo tas nodoklis iet uz dzīvokli. Tā kā to arī es pasaku skaļi, lai vienkārši, ja jūs braucat un jums ir tāda situācija, jūs zinat, ka tātad šīs televīzijas radio nodoklis ir jāmaksā uz dzīvokli, nevis uz cilvēkiem. Tad vēl arī ir tāda lieta, par apdrošināšanu veselības, tātad, lai tu Vācijā tiktu pie ārstiem, tev ir nepieciešams šī te apdrošināšanas firma, pie kā tu ej, populārākās ir tas DAX un aizmirst tagad tas zaļais nosaukums, kā viņi sauc, AOK. Šīs, man liekas, tādas divas lielākās, populārākās, un tātad tev ir jābūt šī te obligātajai veselības apdrošināšanai, atvērtai, nokārtotai, un ja tev nav oficiāla darba, un tu vienkārši šeit esi viens pats, par to es nezināšu precīzi, bet, manuprāt, tik un tā tev ir kaut kas, tad ir jāmaksā pašam par šo te veselības apdrošināšanu. Tā kā, jo, ja tev nav šīs te veselības apdrošināšanas karte, tad tie visi pakalpojumi būs ļoti, ļoti dārgi, un, principā, tā veselības aprūpe būs diezgan grūti dabūjama, un nebūs tev tās piekļūstamības, jo viss notiek ar šo te čipēto karti, un visur, kur tu ej, tu vienkārši bez maksas pie ārstiem uzrādi šo te savu karti un vispār bez problēmām dodies. Bet tas, kas mums bija mūsu gadījumā, mēs nebijām tajā laikā, kad mēs pārvācāmies, mēs nebijām precējušies. Tātad mēs skaitāmies 2 atsevišķi cilvēki ar kopīgu bērnu. Un tā kā mums nav nekādas saistības. Un tas, ko manam vīram bija apdrošināšana no darba, darbs sedz tātad šo te obligāto veselības apdrošināšanu, un zem viņa mēs varējām palikt arī bērnu, bet mani mēs nevarējām palikt šajā ģimenes apdrošināšanā. Atkal man tā gaisa. Tātad man ir tā kā pašai atsevišķi tas jākārto, kas es būšu, ko es darīšu. Līdz kaut kādam brīdim, mēs tēlojām, es nezinu, neinteresējāmies par to, kas notiek ar manu veselības apdrošināšanu, bet man karte bija. Es uztaisīju gan. Vai kaut kādā veidā mēs sākumā tomēr, es varbūt sākumā biju zem vīra arī. Nē, es nevarēju būt zem viņa. Var sakot, es atceros, jā. Es nebiju zem viņa, es nevarēju būt zem viņa. Man bija jāņem tā kā pašai šī te apdrošināšana uz sevi. Un es īstenībā pirmos mēnešus neņēmu vispār, jo man nebija, es neslimoju. Es neslimoju, cerēju, ka es nesaslimšu, un kad man zem 500 eiro ienākumu. Man liekas, viszemāko maksu, kas beigās bija tāpatās kaut kāda, man liekas, 200 eiro vai kaut kas tāds. Tā kā tu saproti, ka no tiem 500 eiro tev vēl 200 eiro jāsamaksā par apdrošināšanu, plus man atnāca vēl
soda nauda, jeb pārreikins par to, ka tos pirmos mēnešus, ko es dzīvoju Vācijā un nebiju likusies nezinis, par tiem mēnešiem man atnāca pār 1000 kaut kāds tas naudas sots, ja, kas man ir jāsamaksā vai jāatmaksā par to, jo es jau biju deklarējusies, var teikt, no tās pirmās dienas, kad mēs bijām Vācijā. Tātad, ja tu esi deklarējies, tev pēc tam tāpat tas apdrošinātājs tā kā atskaitīs rēķinu par to laiku, no tā laika, ko tu esi bijis deklarējies, un ja tur nav bijis nekur apdrošināšana. Tā kā, jā, tie apdrošināšanas jautājumi labāk, ja viņus ir sakārtot, lai pēc tam nav nepatīkama pārsteiguma. Un tiešām ir vienmēr jāatbild uz visām vēstulēm, ko tev sūta šīs te valsts iestādes. Labāk ir atbildēt, kaut vai tu kaut ko nezini un neprecīzi, vai tu nevari norādīt, vienkārši atbild un neizliecies, ka tu kaut ko nezini vai kad vienkārši neatbildi. Tad viņiem varbūt kļūst vēl dusmīgāki, bet jo ātrāk sakārto, jo labāk, jo vēl nāca tas, kad pēc gada jau parādās, ja kaut kāda atnāk dzīvokļa pārreikini par elektrību, par siltumu, un šajos pārreikinos, arī ir dzirdēts, ka, citiem ir pat tiešām 4 ciparu skaitlis, ka tev ir jāpiemaksā pie tā kā, ka tu esi pārtērējis kaut ko, un dzirdot to, mēs arī tā kā diezgan daudz domājam par to, kā mēs varam elektrību ietaupīt. Tur, piemēram, vasarā nelaiž žāvētāju, ved žāvētāju vai ziemā nekurināt radiators uz pilnu klāpi arī, kaut ko, ja mēs neesam mājās, vai nelikt radiatoru sildīties tad, kad mēs veidinam telpu un tādā garā. Tā kā mēs tiešām kalkulējām, domājam. Tagad arī man vīrs ir salicis gudros rādītājus un sensors, lai nav tas pašam jāatcerās, lai viss pats sevi kontrolē un taupa elektrību. Tā kā ir noteikti šīs visas lietas, kas arī saistītas ar finansām, jeb Vācijas vidu, kur ir reizi gadā arī jāiesniedz deklarācija, kas ir visādas veidlapas, ir viss sarežģītākais ir vienkārši tas, ka tas viss ir vācu valodā, un tiešām katram gadījumam ir kaut kas pilnīgi individuāls. Man liekas, ka Latvijā kaut kādā ziņā ir viss tāds, kā mēs varam viens otram kaut ko pateikt, kā ir, vai mēs varam, dot kaut kādus padomus, ja mēs esam kaut ko, vienreiz to deklarāciju iesnieguši, tad Vācijā šis te nestrādā, jo katram ir kaut kāds individuāls plāns, attiecīgi no tām nodokļu klasēm, kas tev ir, ģimenē vai atkarībā, pilnībā katrai ģimenei, katram cilvēkam ir kaut kāda sava specifika, un mēs nevaram tā kā pašpakot viens no otra, ko mēs darām vai nedaram. Pie tam, mēs vēl gājām tādu diezgan sarežģītu ceļu, ka mums nebija viss normāli tādā ziņā, ka, es jau biju pašnodarbinātais sākumā, un tad vajadzēja tur arī visus tos papīrus kārtot, tā kā papildus, tā kā bija ļoti, tie papīra kārtošana man bija ļoti, ļoti, ļoti čakarīgi, man tiešām nepatīk, un tur ļoti jāiedzinās un jāskatās, un man tas vienkārši, nav mans. Un tad vēl ir viena lieta, kas vēl nesen parādījās arī man draugu grupā, kur arī mana draudzene dzīvo kādā citā valstī, un viņai bija beigušās tiesības. Bija ļoti līdzīgi, tātad es dzīvoju Vācijā, man beidzās tiesības, un es domāju, braukšu uz Latviju kaut kādā vienā reizē, un es varēšu atjaunot šīs tiesības, tur iziet ārstu komisiju un dabūt jaunās tiesības. Man bija pieraksts tajā CSDD, lai es visu laicīgi varētu nokārtot, un beigās aizgāju turien, un viņi saka, ka jūs neesat deklarēt Latvijā, tad jūs šeit nevarat. Tā kā pēc likumdošanas viss, tik līdz tu esi deklarējies kaut kur citur un esi deklarējies Latvijā, tad tu autovadītāja apliecību Latvijā vairāk nevari atjaunot. Man tas bija tāds liels šoks, un es sapratu, ka, protams, es to daru pēdējā brīdī. Man pat bija jau beigušās tās tiesības, es saprotu, ka es nevarēšu braukt, un līdz ar to
Līdz ar to bija tā, ka es ļoti apvainojos uz to visu sistēmu, ka tā ir, bet neko braucu kārtot visu Vācijā. Arī gāju tālāk, vajadzēja meklēt šos te visas iestādes, kur to darīt. Un, manuprāt, saucās Dekra, tas Vācijas CSDD, kur arī, tā kā ļoti vienkārši tur bija arī aiziet, vienkārši paņem numuriņu, viņi paskatās, pārbauda, aizsūta. Tu iedod savas bildes, un beigās viņu tajā dienā iedod tev līdzi kaut kādu papīrīti, kas skaitās tavas tiesības, ja tevi aptur, bet pēc kaut kāda laika jau pa pastu atnāca arī man Vācijas apdrošināšanas, nevis apdrošināšanas, bet Vācijas šīs te vadītāja apliecība. Un manai draudzenei tieši nesen bija līdzīga situācija, kad viņa gribēja iet atjaunot, un tad viņai arī pateica, ka jūs to Latvijā nevarat izdarīt, tāpēc, ka jūs esat deklarējies kādā citā valstī. Tā kā, gadījumā tu paskaties savā autovadītāja apliecībā, un tev liekas, tu redzi, ka tev beigsies viņas, ka kamēr tu atrodies ārzemēs, un ja tu esi jau tur deklarējies, tad, vienkārši negaidi. Un uz to, ka tu Latvijā viņi varēsi pārmainīt šo te vadītāju apliecību, bet vienkārši sāc tajā savā mītnes valstī, skatīties, kur tu varēsi to izdarīt tur uz vietas. Bet es domāju, ka lielākajā daļā tas nemaz nav sarežģīti. Ķeršos klāt uzreiz jau trešajai lietai, mūsu ekspektācijas par to, kāda būs dzīve Vācijā un kāda tad ir realitāte. Mūsu ekspektācijas bija tādas, mēs dzīvosim Vācijā, tātad tas ir kaut kur Rietuma Eiropā, un mēs būsim tuvāk, piemēram, Itālijai, Spānijai, Francijai, visas šīs te rietumu valstis, kuras dzīvojot Latvijā, liekas baigi tālu. Tad šeit likās, dzīvosim Vācijā, mēs ar mašīnu varēsim forši izbraukāt uz Itāliju, uz Spāniju, uz Franciju. Realitāte ir tāda, ka mēs ceļojam, mēs ļoti daudz ceļojam, 3 līdz 4 reizes gadā uz Latviju, jo mēs gribam satikt gan ģimeni, gan draugus, gan, vienkārši tā kopā būšana, un, ja godīgi, nav tā, ka baigi vilkt tādā atvaļinājumā, aizbraukt, ar mašīnu uz Spāniju vai uz Portugāli. Mūsu gadījumā arī, teiksim, ceļojums uz Latviju sanāk, varbūt mazliet arī izdevīgāks tādā ziņā, ka mums par dzīvesvietu nav jādomā Latvijā, kur palikt, bet, ja mēs brauktu uz kaut kādu tur Itāliju, Franciju, tad, noteikti mums ir jādomā par nakšņošanu, un kas līdz ar to arī ir tāds, vai mēs to tagad varam atļauties, vai tomēr aizbraucam uz Latviju un satiekam savus mīļos, kas ir, svaru kausos diezgan arī tā, ka, nav grūti izvēlēties to Latviju tomēr, jo tur arī ir ritīgi forši. Tā kā mēs esam personīgi šo te 5 gadu laikā vienu reizi bijuši Francijā. Toreiz arī apvienojām ar braucienu uz Itāliju pēc viena gelato. Esam bijuši Nīderlandē un kaut kādās Vācijas pilsētiņās tepat netālu, kas sanāk, maksimums 3 stundu braucienā no Magdeburgas. Principā, diezgan liela vilšanās tajā, kad tā ceļošana nav tāda, kāda es to iedomājos, ka mēs tagad tiešām weekends, braucam uz Prāgu. Nākamais weekends, vai braucam tur uz Hamburgu. Tādā garā. Tā nav, bet arī, kāpēc tā nav, jo, tā, protams, ir mūsu izvēle, ko mēs darām tajās brīvdienās, kad viņas pienāk, bet, pats sākums, tu esi tikko izšāvis tos 5000, un tu saproti, ka tev viņi ir tā kā jāatliek atpakaļ, lai tev būtu atkal tāds drošības pilvens, tad pirmkārt tie bija kaut kādi, tā bija tāda finansiālā pratība, teiksim tā, uzreiz nešaut visu ārā un tālāk kaut kā tas viss ir tā iegājies, un līdz beigās šobrīd mums nav pat automašīnas. Mēs esam pārdevuši mašīnu, un mēs jau gadu dzīvojam bez, jo mēs sapratām, ka, teorētiski, loģistikas ziņā mēs dzīvojam pilsētā, un mums ļoti labi pietiek ar sabiedrisko transportu vai ikdienā pārvietojamies ar velo. Tā kā, principā mašīna mums bija tā kā, vairāk vai mazāk weekendiem, bet to mēs arī visu tagad risinām ar tiem pašiem kaut kādiem City style auto, kaut kādiem tādiem īsās īres iespējām.
Jā, tā kā, protams, ir dažreiz tā, ka brīvdienās gribētos aizbraukt kaut kur, būtu daudzreiz vienkāršāk, bet jā, ir labi arī pamainīt kaut ko un padzīvot arī šādā veidā. Ir mazliet lielāks diskomforts, tas gan, bet mēs zinām, ka tas būs īslaicīgi, un mēs zinām, kāpēc mēs to izvēlējāmies un tā. Jā, tās ir tādas lielākās lietas, jā, pirms pārvācoties uz Vāciju, par ko es vispār nebiju domājis par to, kā tas būs. Un par šiem 5 gadiem tiešām daudz, kas ir nācis klāt un pieredze, un daudz, ko mēs joprojām nezinām, un daudz, ko es uzzinu no citiem cilvēkiem, kam viņi iet cauri, arī bija ļoti interesanti, kā es gāju cauri tam stāstam ar bērnu kopšanas atvaļinājumu, ar slimnīcas aprūpi dzemdību laikā, pēcdzemdību, viss šis te papīru kārtošana. Jā, tas arī bija tiešām tā ļoti, ļoti izaicinoši. Un. Jā, tā kā, ja jums ir kāds cits, nezinu, latvietis Vācijā, vai kurš te dzīvo jau ilgāk, vai kāds, kurš var ar to palīdzēt, tad noteikti paprasiet palīdzību, jo arī es lūdzu, lai man paziņas nāk līdzi, vienkārši, kas ir tādi, kam vācu valoda, teiksim, ir mātes valoda, tad es aicināju tādus līdzi, lai man patoko, lai man dabūtu to, ko es gribu, jo es izjūtu daudzās vietās, jā, vienkārši to problēmu, ka es nevaru izstāstīt tā, lai mani saprastu tā otra puse, vai ka es nebiju pietiekami tā arī uzstājīga uz to, jo es vienkārši nemācēju paprasīt manī brīdī, vai arī man pagāja laiks, kamēr saprotu, ko viņi man saka, jā, tā kā vācu valoda man tādā līmenī, kad es mācījos skolā, bet īsti nerunāju, es kaut ko saprotu, bet nerunāju. Un, šobrīd jau ir mazliet labāk, bet arī neteiksim, ka pa 5 gadiem es esmu tur, kur es biju iedomājusies būt, bet es arī ikdienā man nav tāds beigās. Nevis iespējas, bet man nav īstenībā. Man tā vide apkārt ir tā, ka man ir angliski runājoši cilvēki un cik tie ir vāciski runājošie, tas ir tā ikdienā diezgan maz, lai pieķertos tik ļoti tā valoda. Bet noteikti valodas zināšanas tas ir ļoti, ļoti liels bonus un plus, un vienkārši ir forši arī ar cilvēkiem sapazīties un parunāt, jo viņi tiešām atverās daudz, daudz vairāk, kad viņi var runāt vācu valodā ar tevi. Un tas jau mēs arī redzam, pieņemsim, Latvijā, vai ne, ja mums ir kāds ciemiņš, kurš, piemēram, runā angliski ļoti bieži, vienkārši lielākā daļa kompānija, kas nejūtās pārliecināti par savām angļu valodas zināšanām, nemaz neaizies un neparunās ar to cilvēku. Un neveidos tādas dziļākas attiecības, ja vienkārši ir šī problēma komunicēt. Un šeit ir diezgan līdzīgi arī ar to, ka, un tad sarūk tas cilvēku skaits, ar kuriem tu varētu tā tiešām izveidot to tuvo draudzību, jo, principā, tagad viens no tiem faktoriem sanāk ir šīs ka tu veido ar cilvēkiem, kuriem ir, manā gadījumā, angļu valoda, jo ar viņiem es varu izveidot vienkārši dziļākas sarunas un, ir interesantāk pavadīt kopā laiku. Bet neobligāti, ka tikai angliski runājošie. Lūk, tas tā šodienas epizodē par mani, par to, kā mums ir gājis, par šīm mūsu ekspektācijām un realitāti. Ja tev ir arī kaut kāda pieredze bijusi, ar ko tu gribi padalīties, tas ir saistībā arī ar atbraukšanu dzīvot Vācijā, tad ieraksti komentāros, būs interesanti palasīt, varam paveidot tur diskusiju. Tāpat, ir arī visādi šīs grupas Latvieši Vācijā, kur arī ir vērtīga informācija, kaut gan es ļoti daudz arī tās neesmu izmantojusi. Es vispār Facebookā baigi nē, tā kā tas īsti nav mans tāds, bet noteikti rakstat arī man, ja jūs esat Vācijā un ja jums kaut kas interesē vai kā, vai kaut kādu, nezinu, vai palīdzību vai ieteikumu, varat man arī uzrakstīt. Bet viss, kas man ir, tas ir tāda mana pieredze un baigi tā es pati kaut ko atrisināt jūsu vietā nevarēšu, tikai padalīties varbūt ar kaut kādu resursu, ko es zinu.
Nu, tā kaut kā, un, ja godīgi, jā, pateikšu arī pašās beigās, nu, ja es saviem viesiem parasti prasu, kas ir tādas lietas, kas tev pietrūkst Latvijā vai ko. Starp citu, tikko arī bija ciemos arī vienam draudzene no Latvijas, un bišķi parunājām par šo te podkāstu, un man patīk, kā viņi man pateica, ka vai tad tiešām latviešiem nav par ko parunāt, kā tikai par kartupeļiem un pelēkajiem zirņiem. Tas ir vienkārši tik trāpīgi, un es negribu kļūt ļoti, ļoti sentimentāli šobrīd vai kā, bet jā, tas, kad man ļoti patīk Latvijā, tāpēc, ka man tur vienkārši ir ģimene, man ir draugi, man ir tur kur atgriezties, un tāpēc es par to tiešām tā sapņoju, par to, cik forši tas tomēr tur būtu. Bet, nu jā, realitātē tev arī ir kaut kādas izvēles. Nu, tā kā, protams, mēs varam visu atstāt un aizbraukt, bet tu saproti, ka tie atkal būs tie vairāk soļi atpakaļ. Un nu, tagad, piemēram, braucot vienmēr atpakaļ no Latvijas, tas iedomājieties, ir 3 reizes gadā. Es atgriežos un man vienkārši ir asaras acīs, un es domāju, ko es šeit daru. Es domāju, bet, nu, tā kā, it kā jau tas ir normāli, jo tās ir tās skumjas, citi raud lidostās, kad viņi atvadās, vai citi raud, es nezinu, kur, bet es domāju, tā kā, kāpēc tā... Nu, kāpēc tā ir? Nu, kāpēc tā ir? Tāpēc, ka, nu, jo nav jau par ko būt bēdīgam vai, nu, tā kā skumti, viss ir, nu, tā kā forši, es priecājos arī par to, ka mēs esam šeit un par šo iespēju, bet kaut kādā ziņā tomēr cilvēks tā meklē sevī kaut kādu to cietēju, to neveiksminieku vai to kaut kādu, ka tu esi nu, tagad kaut kā atteicies vai tu dari nepareizi izvēli, tā kā tās sēras par to, ai, kas, no kā tu atsakies, tad ļauj viņām tā ienākt sevi un viņas tā palielinās. Un tad, jā, nu tā kā ļoti grūti īstenībā ir ar to, ka, nu, varbūt es arī sāku domāt, ka, nu, ik pa laikam par to sarunu, kas man bija ar Ivetu, par to, kā tad mums tas psiholoģiski un emocionāli, kā mēs to varam skaidrot, ja, kas ar mums notiek, bet, nu, ka tie ir tie iekšējie faktori, kas, jā, vienkārši kaut kādā brīdī nostrādā. Un tad ir jautājums par to, par tavu iekšējo laimi, par to, vai tu jūties laimīgs iekšā, apmierināts, piepildīts, vai vajadzības ir apmierinātas. Un šajā gadījumā es domāju, ka tā viena no vajadzībām, kas man netiek apmierināta tādā kvalitātē un līmenī, kā es to gribētu, ir tieši šī te komunikācijas sarunas, tikšanās, šī te visa plūsma ar cilvēkiem. Nu, man šeit tādas nav, jo ikdiena ir diezgan vienmuļa. Lielākoties draugiem ir plāni un ļoti bieži ir laicīgi jāsaplāno, lai satiktos. Nav tā, man patīk tas spontānais, kad jā, mēs varam, bet tas notiek tik reti šeit un tas notiek kaut kādā tādā pilnīgi citā līmenī, ne tā kā tas ir Latvijā ar cilvēkiem. Un, jā, tā kā man laikam tas ir tas, ka nu, tā nepiepildītā vajadzība pēc tās tuvības, komunikācijas, attiecībām vienkārši te iztrūks tāds puzles gabaliņš, jo vispārējais jau ir forši. Un, jā, tā kā aizgāja tādā dziļākā tēmā, bet jā, šodienai beigšu, tad forši, ka jūs klausījāties, un ja jūs esat noklausījušies šit tik tālu, tad vispār tiešām gribu jums iedot dziesmu vienu priekš playlista, tūlīt pateikšu, kura tā būs. Man ir jāpaskatās, jo tā ir viena tāda jauna latviešu māksliniece, un, manuprāt, ir diezgan jauna. Viņa pat vēl nebūtu pilngadīga, es domāju. Es baigi daudz par viņu nezinu, bet vienkārši skatījos kaut kādus tiktokus viņai, un viņai bija tāds, ka rītīgi laba balss, rītīgi labs vaibiņš, un tas ir Ellie Bird, Afloat, tā ir dziesma no manis, no šīs epizodes, ko es ielieku tātad playlistā. Ok, jā, paldies, kad vēlreiz klausījies, un tiekamies nākamajā sarunā. Tā!